Pirms aptuveni 20 gadiem izbūvētie Madonas pilsētas āra tenisa korti piedzīvojuši vērienīgu pārbūvi. Atjaunots laukuma segums un nožogojums, izbūvēta treniņu siena, ierīkots apgaismojums un spēlētāju atpūtas zona, vienlaikus sakārtojot arī kortiem piegulošo teritoriju. Te ir daļais kredīts, daļais pašvaldības budžeta finansējums, un tas, protams, ka nebija lēti, bet tad, kad mēs vispār plānojām viņu atjaunot šos tenisa kortus, tad arī mans noteiums kā saimniekam ir, ja taisam, tad taisam riktīgi, lai būtu ilgspēlējoši, nevis kaut kādu mazliet lētāku. Un tiešām prieks, ka deputāti atbalstīja, un mēs esam tikuši pie tik skaista un profesionāla laukuma. Peripēties mums bija garas. Principā šitas projekts man sāpēja sirds pa viņu vismaz 10 gadi. Ņems pa to, kāds viņš bija agrāk, jo pats es braucu uz šejieni spēlēt uz tā tenisīta. Nekvalitatīvs tas laukums te bija un pat nevarēja uz viņu tikt, jo bija aizņemti vienmēr tie korti vasarā. Un es domāju, ka šobrīd interesantu būs ļoti daudz, cilvēki nāks, jo ļoti bērni gribēs te spēlēt. Un es ceru, ka es arī kaut kā mēģināšu ievilkties atkal šajā spēlē. Šie tenisa laukumi, viņi ir kā Madonas sirds izveidojusies. Redzot, kad bērni te nāk un jau kaut ko mēģina darīt paši ar tādu savu neviltotu enerģiju un smaidu sejā, tas, man liekas, atdzīvo visu šo pilsētu. Cik es saprotu, arī jau atrisināts ir treneru jautājums. Jā, jau ir pieteikušies bērni uz treniņiem, tiks veidotas dažādu vecumu grupas. Tiek strādāts pie tā, lai izveidotu grafiku. Grafiks būs pieejams elektroniski, arī elektroniskā atslēga tiks uzlikta. Ievadot aplikācijā, ka jūs gribat spēlēt, nomaksājiet šo te naudiņu, kas jāmaksā, un jums atnāk kods uz telefonu. Nospiežot kodu, jūs tiekat spēlēt, un līdz ar to tā rezervācija būs grafikā. Bet, ja mēs runājam par uzturēšanu, izmaksām un viss, tas varētu būt, ka tā dalības nauda būs tā, kas arī daļēji seks? Es domāju, jā, protams, jo ļoti kvalitatīvs laukums sataisīts. Te ir apakšā asfalts, te ir virsū tas pārklājums. Ūdens viņu nevar traucēt. Viņš principā vienmēr būs normāls sauss un cilvēki nāks un spēlēs. Būs arī bezmaksas laiki. Mēs esam domājuši par senioriem. Treneris trenēs arī bērniņus. Un kortis darbosies no 8 rītā līdz 22 vakarā. Tā ka visi laipni aicināti Madonā jaunajos tenisa kortos. Atklāšanas dienā jaunais segums tika pārbaudīts arī spēlē. Pirmajā oficiālajā vienspēlē laukumā tikās Latvijas tenisa savienības prezidents Egils Valēnis un savienības ģenerālsekretārs Ivans Kozovenkovs. Pēc tam kortos spēkus izmēģināja arī citi tenisa entuziasti. Mēs Latvijas tenisa savienībā īpaši esam priecīgi par to, ka tenis attīstās ne tikai Rīgā un ap Rīgu, bet arī Latvijas reģionos. Un, kā zināms, tenis paildzina dzīvi par 10 gadiem. Noticis tās starptautisks pētījums, tenis salīdzinājumā ar citiem sporta veidiem dzīvi paildzina visvairāk, jo ne tikai organisms tiek trenēts fiziski, bet arī prāts tiek attīstīts, jo tenisā katra izspēle prasa domāšanu. Tenisu var spēlēt ik viens, jebkurā vecuma grupā, sākot no maza bērniņa, kurš jau māk pirmos soļus spērt līdz pat 90-gadīgam cilvēkam. Tā kā jebkurš. Fiziskā sagatavotība? Fiziskā sagatavotība arī nav svarīga, jo sākumā ir vairāk tehniskie vingrinājumi, saprast, kā turēt raketi, kāds ir, piemēram, labā sitienā tehnika, kāds ir kreisais sitiens. Līdz ar ko tas fiziskais pats no sevis ar laiku arī attīstās. Jāpiebilst, ka Madona, kas līdz šim sevi pieteikusi kā ziemas sporta galvaspilsētu, arvien pārliecinošāk kļūst arī par nozīmīgu motokrosa sacensību norises vietu. Savukārt līdz ar atjaunotajiem kortiem pilsētas sporta piedāvājums kļūst vēl daudzveidīgāks, dodot iespēju arī tenisam nodrošināt savas pozīcijas Madonā. Sandra Zariņa, Emvats Masakovskis, Andris Milnis, RTV.